nedaudz vairāk kā 3 gadus atpakaļ bija bērndārs ēka, kuru sākotnēji mēs bijām iecerējuši kā viesnīcu pārbūvētāji un izmantot kā sporta internātu, bet tad uznāca 2008. gads ar visām no tām izjautošajām sekām un viesnīcas biznesa un viesnīcas Liepājā bija tukšas vai aizpildītas tikai par 20% un nelikās pareizi toreiz, ka atvērt vēl vienu tādu funkcijas ēku. Un tad kopā ar domas un Olimpiskās komitejas pārstāvjiem mēs izlēmām būvēt šādu centru, kas ir saistīts ar ūdeni, jo ūdens ir pirmā un pēdējā lieta, ko cilvēks gan piedzīvst, gan arī pēdējā lieta, kā nevar iztikt. Un mūsu kopējais sauklis šādam visam kompleksam ir ūdens ietasmo. To jūs noteikti pavisam drīz jau varēsiet paši arī izbaudīt. Un tā kā pastāvēs tas mainīsies, tad 2010. gada 8. jūlijā ir parakstīts līgums par to, ka bērndārza ēkas vietā tika būvēts baseins un spā komplekss. Bet vakar jau domāju par to, ka man iepriekšējos gadus kaut kā tieši sanāks, kad uz Ziemassvētku laiku un kādu beigām bija sarežģīti. Un pinot atpakaļ sagatavot kronoloģisko sekciju. Un šodien atsakoties vienu būvniecības līgumu, kuru, kā izrādās, mēs esam parakstījuši 2008. gada 20. decembrī, absolūti tieši pirms 5 gadiem ar akciju sabiedrību UPD par Liepājas Olimpiskā centra pirmās kārtas būvniecību. Tas nozīmē, ka padomju laikos bija 5 gadi noslēgusies un ir uzbūvēts ne tikai Olimpiskais centrs, bet arī papildus tam kā lieliski piedeva ir taps arī šis baseina un spā komplekss. Tāpēc tas ir jo īpašāks darbs. Protams, nekas nevar notikt bez cilvēkiem. Un tāpēc no savas puses vēlos pateikt nelielu pateicību un labus vārdus tiem, kas ir darbojušies līdz šajā procesā no sākuma un beigām. Un kā pirmos, ko es gribu pateikties, tāpat kā pirms 3 gadiem ir ģimene par izturību, kad tās dienas un naktas, ko es pavadu tēti, katrs tētis ir vairāk cieti. Un otrs ir maniem vecākiem, kas tika klātienē par to, ka vienkārši es esmu. Un tad idejas un tas projekts sākās ar prātu vērtu, ar domām par to, kas kā varētu būt. Un tāpēc es gribu pasniegt pateicības, tātad simboliskus pateicības rakstus saviem labākajiem kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem. Un no domas puses, tas ir domas priekšsēdētājs Uldis Sesks. Lūdzu. Šeit ir bērnu fotogrāfijas un 2 simboliski akmentiņu klīvas. Tad otrs labākais kapitāla daļu turētāju pārstāvis ir Einārs Pogēns no Olimpiskās komitejas. Tā kā mēs zinām, ka ideja ir pēc tam jārealizē uz papīra, bet, protams, neviena būva nevar iztikt bez arhitektiem. Un ņemot jau vērā visu iepriekšējo gadu pieredzi, mums viņi izdevusies un par to ļoti liels paldies Aijai un Andrei Kopiņiem.
Pēc projektēšanas nākošā kārta ir būvniekiem, bet varbūt es nosaukšu arī nedaudz tomēr tos reālus darba darītājus apakšuzņēmējus, kas faktiski šeit ir piedalījušies visā šajā procesā. Un viņi nav maz, bet es mēģināšu tos ātri pārlasīt, sākot ar demontāžu procesu. Par demontāžu atbildīgiem arī Sijā Šlēks 1. Dzelzbetona karkas Liepājas celtniecības sabiedrība būvnieks. Jumtu metāla konstrukciju montāžu sienu mūrēšana, Sijā ēla pūles. Fasādes siltināšana un atceltas darbi, Sijā ēla 4. Jumtu siltumizolācija, jumtu segundārbi, Sijā Lietuvas. Grīdas betonēšana, Sijā Arbats. Stikla fasādes durvis, Sijā Lumats. Epoksīda grīdas iekšējā arbata darbi, Sijā Krāsas servis. Flīzēšanas darbi, Sijā flīzētājs. Lienolijas grīdas segunda lieta, Sijā Laura Brauka. Mārgas Sijā metāls. Griez pirmā stāva vestikalā Sijā Matija. Ruģēšana labiekārtojuma Sijā Matekas. Iekkat griez dušu starpsvietas Sijā EDS. Ūdens kanalizācijas tīkla apsluks Sijā Dansans. Ventilācija Sijā Lapideni. Baseina ūdens tehnoloģijas Sijā BSD. Rīga baseina. Tirpus Sijā Termans. Elektromontāža Sijā V1. Video apstākļu ūdensdrošība Sijā Zibenizēna. Skapīšu kases sistēmas piekļuvas kontrole, Sijā Kolizējs, ēkas vadības sistēma, Sijā IDR un līdz akcijas sabiedrība Latvijas līdz Šimber un kā galvenais apakšuzņēmējs metāla konstrukciju izgatavošanā un galveno materiālu iegādē Sijā kontrole. Bet viņus visus kāds vada, un tas ir ģenerāla uzņēmējs. Ģenerāla uzņēmējs ir mums Sijā Velle un Aivars Stīgmans. Lūdzu! Paldies jums par būvnieku! Vēl pavisam maz. Bez būvniekiem, protams, liels paldies arī visiem būvs dalībniekiem un būvēja iesaistītajām institūcijām, īpaši būvvaldei un Liepājas ūdenim par atsaucību dažādu jautājumu risināšanā. Un tad, kad būve ir pabeigta, lai uzsākt viņu eksploatēt, ļoti daudz darba jāiegūda cilvēkiem. Un tie ir mana komanda, kas arī nežēlojot dienas un naktis ir līdzējuši, lai šis projekts tiktu realizēts. Īpaši paldies Daivo, Pakam, Mārķim, Sīvim un Romānam.